Labdien! Krūtsvēzis ir biežākā onkoloģiskā saslimšana sievietēm. Ko darīt, ja krūtsvēža skrīnings parāda sliktu rezultātu? Kas būs tālāk? Vai ir pieejama tālāka izmeklēšana, tālāka ārstēšana? Šos un citus jautājumus izrunāsim šodienas sarunā, jo oktobrs ir rozā mēnesis, kurā īpaša uzmanība tiek pievērsta krūts veselībai. Mani sauc Rūta Plauta-Dedele, esmu ģimenes ārste, un šodien mana saruna būs ar Irinu, spēcīgu sievieti, kura mums izstāstīs savu stāstu. Labdien! Labdien! Un onkoloģi ķimijterapeiti profesori Alīna Hegmani. Labdien! Mūsu saruna būs par krūts vēzi un dzīvi ar šo diagnozi. Un šī saruna notiek kampaņas Pārbaudi krūtis, lai dzīvot ietvaros. Kampaņu organizē un finansiāli atbalsta CIA Roche Latvija. Kampaņas mērķis ir mudināt sievietes veikt krūtsvēža skrīningu. Mēs atrodamies Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā un vēlos teikt lielu paldies fotogrāfam Jānim Deinatam, kurš piekrita, ka sarunu drīkstam filmēt viņa izstādes pirmā piecgada telpā. Aicinām ikvienu līdz 2024. gada 24. novembrim apmeklēt Jāņa Deinata izstādi pirmā piecgada, kas ir dokumentāls skatījums uz 90. gadu sākumu. Bet vēl vairāk aicinām ikvienu atrast laiku un atnākt uz Latvijas Nacionālo Mākslas muzeju. Tad vēršos, Irina, pie jums. Izstāstat savu stāstu. Tātad, mani sauc Irina Krasta. Es esmu 51 gadu veca, 3 bērnu mamma, strādāju interesantu darbu un jau pusotru gadu esmu vēža paciente. Mans vēža pacienta stāsts sākās pusotru gadu atpakaļ, 2023. gada pavasarī. Līdz tam jāsaka, ka es attiecībā uz ārstu apmeklējumiem un veselības pārbaudēm biju tipisks antivaronis. Ilgus gadus nebiju bijusi pie ārsta, ne tāpēc, ka tas bija tāds pilsonisks, atbildīgs lēmums to nedarīt, vai arī, ka es būtu dzīvojusi neveselīgu dzīvesveidu. Vienkārši tas nebija dienas kārtībā. Es domāju, ka diezgan daudzām aizņemtām sievietēm mūsdienās tas bija kaut kas, ko tu apzinies, ka darīt vajag, bet to tu izdarīsi kaut kad. Bija arī saņemta uzaicinājuma vēstule veikt dzemdes kakla vēža pārbaudu skrīningu ietvaros, un tā ērti iegūlās dziļā atvilknē, arī kaut kad. Un tad viss sākās ar to, ka es kādu dienu nejauši krūtīs ataustīju pacietu veidojumu. Uzreiz bija skaidrs, ka tas ir kaut kas, kam tur nav jābūt, bet pie ārsta, protams, savā stilā momentā neaizskrēju. Pie sava ginekologa aizgāju pēc dažām nedēļām, un tad jau tur uz vietas saņēmu pirmkārt brāzienu, un tad tālāko ceļa karti uz mamogrāfiju un pie mamologa. Nokļūstot pie krūts ķirurga, tika nozīmēta biopsija un arī atvērās zaļais koridors, tika nozīmēti un arī organizēti visi tālākie izmeklējumi. Kā rezultātā man tika diagnosticēts otrās stadijas HER pozitīvs krūts vēzis, kas ir vidēji agresīva vēža forma. Viss process no pirmās vizītes pie mamologa līdz koncīlija lēmumam aizņēma apmēram 1 mēnesi, un vēl mēnesi vēlāk es uzsāku ķīmijterapijas kursu. Es izgāju ķīmijterapiju pusgada garumā līdz operācijai, tad sekoja operācija, tad starošanas kurs, un šobrīd es saņemu mērķa terapiju, kas ir ķīmijterapijas paveids tikai mazliet savādāks, kas ir vērsts uz to, lai šī slimība neatgrieztos, ja arī kaut kas ir palicis pāri. Tad, kad es uzzināju savu diagnozi un to, kāda ārstēšana man stāv priekšā, man bija lielas bažas. Es neteiktu vārdu bailes, jo atceros mana draudzene
un uzdeva tādu eksistenciālu jautājumu. Nu, tas jautājums, ko uzdod cieši skatoties acīs, un viņa jautāja, vai tev ir bail? Es vaļsirdīgi teicu, jā, un tad viņa atbildēja, ļoti labi, jo tad tev ir motivācija cīnīties. Bet patiesība jau bija pavisam savādāk. Tās nebija tās bailes. Tām bailēm ir tāda īsa perspektīva. Baila ir no tā, kas notiek rīt vai parīt. Kā es jutīšos pēc ķīmijterapijas nākošajā stundā vai nākošajā dienā. Nu, kaut vai es uz turieni drīkstu braukt ar savu auto, vai es varēšu atbraukt atpakaļ. Kas būs ar darbu, vai cik daudz man ir jāpiekrāmē leduskapis, lai bērniem būtu ko ēst pēc manas terapijas. Cik ļoti uz priekšu man jāparedz sava dzīve. Tādas bija tās bailes. Un, protams, kā jau daudzās dzīves situācijās, lietas atrisinās darot. Es paņēmu slimības lapu, pirmās dažas, 2 vai 3 šobrīd tik smalki neatceros ķīmijterapijas reizes. Es biju slimības lapas, es nestrādāju, paliku mājās, bet tad jau pēc tām pirmajām reizēm bija skaidrs, kas ar mani notiek, kā terapija uz mani strādā, ko es varu, ko es nevaru. Un rezultāts bija tāds, ka es diezgan ātri atgriezos darbā, jo tas bija svarīgi. Tas bija svarīgi man arī mentāli apzināties, ka es spēju funkcionēt gan drīz kā normāls cilvēks. Ir lietas, kurām resursa pietrūkst, bet tā jau ir tāda ikdienišķa lieta, ko var diezgan labi saplānot. Man kā cilvēkam, kurš dzīvo plānojot un paļaujās pārsvarā tikai uz sevi, bija svarīgi zināt precīzi, uz ko es eju un kā es varēšu sakārtot gan darba attiecības, gan lietas sadzīvē tādā pavisam vienkāršā līmenī. Paldies! Un kā jūs šobrīd jūtaties? Es jūtos labi, paldies. Es strādāju pilnu darba slodzi. Un jā, ir labi. Un visā šajā procesā vai jūti atbalstu no valsts puses tieši? Pilnīgi noteikti jā. Es jau minēju par zaļo koridoru, kad mēneša laikā es veicu visus nepieciešamos izmeklējumus, kas bija ne tikai nozīmēti, bet arī organizēti. Manā vietā vienkārši bija iedota lapiņa ar datumiem un vietām, kur ir jābūt, un tas nav tas ceļš, kad pacientam pašam vajag iet un meklēt, kur kādu izmeklējumu veikt. Manā gadījumā arī ir pieejamas zāles, kas strādā, zāles, kas ir kompensējumo zāļu sarakstā, tāpēc pilnīgi noteikti atbalsts no valsts, jā, tas ir jūtams. Tāpat laikā ir jāpiemin, ka nevar nezināt visus citus stāstus šobrīd. Vēzis tomēr ir ļoti izplatīta diagnoze, un nevar nepievērst uzmanību tiem stāstiem, kad cilvēkiem ir jālūdz palīdzība, kad nevar saņemt valsts apmaksātu terapiju. Tāpēc uzskatu, ka mans gadījums ir tāds, ka man ir paveicies ar to, cik agrīni ir atklāts vēzis un ka es varu saņemt visu nepieciešamo ārstēšanu, bet mēs zinām, ka veiksme ir nepastāvīgs lielums. Tāpēc citiem cilvēkiem var nepaveikties. Un kā jūs varētu iedrošināt sievietes nebaidīties veikt šo te mamogrāfiju un tomēr nebūt vienaldzīgām pret savu veselību? Baidīties un veikt. Nevar nebaidīties. Tā ir lieta, no kuras ir bail. Un manā gadījumā tās nebija bailes no tā, ka tā ir sāpīga izmeklēšana, vai tā ir dārga izmeklēšana, vai tam nav laika. Tā ir vienkārši cilvēciska nolaidība, ka tu nedari to, kas tev būtu jādara. Manā gadījumā gan man stāsts sākās pirms 50 gadu vecuma, un es uzaicinājumu uz skrīningu izmeklējumu nebiju saņēmusi.
Bet, kā minējis, arī uz zemes kaklu vēzi skrīningu nebija aizgājusi. Tāpēc tas droši vien arī nebūtu motivators man, ja es būtu tādu vēstuli saņēmusi laikā. Iet un darīt pilnīgi noteikti, jo slimība var atnākt, no tās nav pasargāts neviens. Mēs no savas puses varam tikai mazināt tos riskus, kurus mēs varam kontrolēt. Un veikt izmeklēšanos saulaicīgi ir viena no tām lietām, ko mēs varam darīt. Un to noteikti vajag darīt un runāt. Par to vajag runāt. Paldies! Un tagad vērsīšos pie profesors Hegmanas, tātad onkologs, ķīmijterapeits. Profesor, cik izšķiroša ir tas skrīnings saulēcīga veikšana? Krūtsvēža skrīnings ir viena no tām lietām, kas sevi ir pierādījusi visā pasaulē. Un tā ir iespēja pilnīgi veselām sievietēm pārbaudīties, lai, tajā gadījumā, kad vēzis tiešām veidojās, ir iespēja to diagnosticēt agrīni. Un agrīni diagnosticētu vēzi vairumā gadījumu, vairāk kā 90% ir iespējams izārstēt. Tie nav daži gadījumi, tie ir absolūti lielākā daļa gadījumu mūsdienās. Un cik ir aptuvenie šie te intervāli starp stadijām? To mēs nevaram pateikt. Krūts vēzis tā nav viena slimība. Šeit zem viena nosaukuma ir dažādi, 4 ir tie biežākie apakštipi, par ko mēs runājam, bet arī viena apakštipa ietvaros mēs nevaram iepriekš prognozēt audzēja bioloģiju un agresivitāti. Kādam tie būs mēneši, kādam tie iespējams būs gadi. Un kā ir ar ārstēšanas iespējām? Attiecīgi, esam labā līmenī Eiropā? Man liekas, šis ir lielisks brīdis runāt par krūtsvēža ārstēšanu Latvijā. Ne tikai ārstēšanu, arī diagnostiku. Jo pārskatot to, kas mums šobrīd ir pieejams kompensējumu zāļu sarakstā un medikamentu slimnīcu iepirkumā, mēs varam pacientiem ar agrīnu krūts vēzi nodrošināt terapiju atbilstoši Eiropas vadlīnijām. Man liekas, šī ir lieliska ziņa. Gada sākumā es nedomāju, ka es tā varēšu teikt oktobrī, bet šobrīd es to tiešām varu teikt. Bez tam mums skrīninga tehniskā puse strādā lieliski. Tas, kas tik labi nestrādā, ir pacienta atsaucība un ierašanās uz skrīningu. Arī tas ir liels sasniegums. Vēl viens sasniegums, es teiktu, ir personalizētas diagnostikas virzienā vērsts. Šobrīd notiek process, lai pacientas ar noteiktu krūtsvēža veidu, lai viņām varētu veikt šo te onkotaipu testu un varētu izvēlēties labāko, atbilstošāko ārstēšanu. Tā kā es teiktu, ka šis ir tiešām lielisks brīdis, un mēs Latvijā es esmu lepna, ka es to šodien varu pateikt, jā. Un kā ir ar krūšu rekonstrukciju? Latvijā tā ir valsts apmaksāta, pieejama. Un šobrīd lielākoties veids krūts saglabājošas operācijas sievietei. Un varbūt kādu komentāru par šo, un ka nav jābaidās iet pie ārsta un saņemt šo terapiju. Jā, krūts ķirurģiskā ārstēšana joprojām ir ārstēšanas pamats pacientiem ar agrīnu krūtsvēzi. Tieši kāds operācijas veids tiek izvēlēts, ir atkarīgs no ļoti daudziem un dažādiem faktoriem, arī no pacientas pašas izvēles. Kas ir svarīgi? Protams, ja ir iespējas saglabāt krūti, mēs to parasti pacientiem iesakām. Ja tas nav iespējams, tad ir no 2022. gada ir atjaunota krūts rekonstrukcijas programma, ka pacientiem pēc šīm te operācijām vēža dēļ ir iespējams atjaunot krūti. Teicāt, ka esat šobrīd lepna, ka šobrīd atrodaties Latvijā un varat šeit darboties. Kā ir? Vai visām mūsu pacientiem ir pieejama tāda labākā un efektīvākā terapija? Un vai visus šo terapiju veidus apmaksā valsts?
Diemžēl nē. Es tiešām priecājos, mēs nevaram sagaidīt, ka vienā brīdī mēs būsim pasaules līmenī, bet tas, ko es reāli redzu, ir attīstība. Jā, es tiešām ļoti priecājos, ka pacientiem ar agrīnu krūts vēzi šobrīd ir pieejama visa atbilstošā terapija. Ar metastātisku krūts vēzi ir drusku sarežģītāka situācija, ar citiem ļaundabīgiem audzējiem arī dažādi, bet katrā ziņā tā galvenā ziņa, es domāju, ir viena. Mēs virzamies uz attīstību, mēs virzamies uz to, lai pacientiem Latvijā būtu šī terapija pieejama. Un es domāju, ka ir ļoti svarīgi, ka tiem pacientiem, kuriem nav pieejama valsts apmaksātā terapija, ir šis te sabiedrības atbalsts. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi, vai caur Ziedot LV, vai caur citām labdarības organizācijām, ka pacients nav pamests viens pats ar savām problēmām. Jā, šeit arī bija sekojošs jautājums, kas būtu veicams, lai uzlabotu šo terapijas pieejamību un ko mēs vēl varētu darīt, lai ikviena krūtsvēža paciente saņemtu to, kas viņai ir nepieciešams. Vai vēl kas nāk prātā komentārā attiecīgi par sabiedrības iesaisti? Es domāju, ne tikai par sabiedrības iesaisti. Mēs runājam par tehnoloģijām un medikamentiem, kas ir ļoti svarīgi. Bet mēs citreiz aizmirstam, ka ir pacients, bet viņam pretī ir ārsts un pārējais aprūpes personāls. Un mums ir jādomā arī par cilvēku resursiem. Mēs nevaram domāt tikai par zālēm. Mums ir jādomā arī par cilvēkiem, kuri tās zāles nozīmēs. Un šeit ir vairākas ļoti svarīgas lietas. Viens, onkoloģija paliek ar vienu kompleksu. Tas pacients, labi, mums ir lieliski rezultāti, un ar pirmajām stadijām mēs varam izārstēt vairāk kā 90% krūtsvēža pacientu. Bet tas darba apjoms, kas tajā tiek ieguldīts, ir ievērojami lielāks nekā tas bija gadus 10 vai 15 atpakaļ. Un tas nozīmē, ka mums ir jāplāno ne tikai finansējuma pieaugums medikamentiem, tehnoloģijām, mums ir saulaicīgi jāplāno cilvēka resursi, jo ārsts nerodās vienā, 2 gados. Ārsts, augstskola kopā ar rezidentūru, tie parasti ir vismaz 11 gadi. Tas ir jādara ļoti saulaicīgi. Un teicāt, ka tehnoloģiski esam nodrošināti lieliski. Varbūt jums ir kāds komentārs papildus šim te izrunātajam. Kā tad mēs varētu motivēt šīs sievietes veikt šos skrīningus, izmantot tās savas vēstulītes un pēc 40 gadu vecuma vērsties pie sava ģimenes ārsta? Es domāju, ka tā ir informēšana un izglītošana. Un es gribētu, lai šī informācija parādās ar vien vairāk un šo informāciju saņem jebkura sieviete, neatkarīgi no tā, kur viņa dzīvo, kāds ir viņas izglītības līmenis, kāds ir viņas ienākumu līmenis, lai viņa zina, ka valsts viņai šo iespēju nodrošina, ka ja viņa aizies uz skrīningu, skrīnings ir domāts pilnīgi veselām sievietēm bez jebkādām sūdzībām. Lielākā daļa, labi, jā, tas aizņem laiku, tas varbūt ir drusku stress to izdarīt, bet tā ir atbildība par savu veselību. Es domāju, tas mums ir jāmācās visiem. Labi, liels paldies par sarunu. Sarunā ar mani piedalījās Irīna. Paldies par stāstu. Un onkoloģiķa ķīmijterapeite profesora Alīnta Hegmane. Paldies! No savas puses vēlos pateikt lielu paldies visiem saviem kolēģiem ģimenes ārstiem, kas sekojat līdzi savām pacientēm un atgādiniet par skrīningu veikšanu. Un tikai kopā mēs varam panākt, ka Latvijas sievietes vēl vairāk rūpējas par savu krūšu veselību. Šī saruna notika kampaņas Pārbauda krūtis, lai dzīvot ietvaros. Kampaņu organizē un finansiāli atbalsta Sijā Roša. Paldies par atbalstu Latvijas onkologu asociācijai, Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam un fotogrāfam Jānim Deinatam, kura izstāde pirmā 5 gada ir redzama sarunas fonā.